Jā, labdien, mans vārds ir Miķels Grīviņš. Tas tiem, kas mani vēl nav redzējuši, es pārstāvu Baltijas studiju centru, un mūsu tas redzamākais pētnieks ir Tāls Tīsenkops, un es domāju, ka par to jūs esat vairums dzirdējuši kaut ko. Tātad prezentācija, par kuras šodien gribētu jums sniegt, ir Baltijas studiju centrs un mūsu pieredze ilgspējīgos pārtikas pētījumos. Un, lai gan mūsu pieredze un mūsu pētījumi ir daudz plašāk par tikai jēdzienu ilgspējīgu un ilgspējīgu pārtika, šajā gadījumā mēs izvēlējāmies likt šo jēdzienu centrā ilgspējīgi, jo mūsu interpretācijā jēdziens ilgspējīgs ir Latvijā nedaudz pārinterpretēts un būtu jābūt ar nedaudz plašāku interpretāciju, nekā mēs šodien viņu lietojam. Būtu jāliek uzsvars arī uz ekoloģiju, veselību, ekonomiku, sociālajām zinātnēm. Attiecīgi šie aspekti, kas veicina ilgspēju, ir ļoti daudz, un tādēļ arī tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs saskatām, ka sociālām zinātnēm ir vieta pārtikas pētniecībā. Tad es centīšos būt īsi, jo es pieņemu, ka visi ir pārguruši pēc šīs pirmās daļas, bet es tomēr mēģināšu pieturēties pie visiem punktiem. Pirmais, mūsu pētījuma institūts, lai arī viens no mazākajiem, kas šeit runā, ir ar garu vēsturi. Mēs esam dibināti 91. gadā kā privāts bezpēļņas pētniecības institūts, un mēs pamatā apvienojam sociālo zinātņu pētniekus. Bet tas netraucē mums sadarboties ar ļoti dažādām institūcijām. Mūsu pieredzē ir bijuši gan sadarbība ar biologiem, ar pārtikas tehnologiem, ar ekonomistiem. Vienādi sakot, mēs aptveram ļoti plašu lauku un darbojamies kopā, ietverot, kā tad šīs zināšanas, sociālās zināšanas sadarbojas ar citām zinātnēm kopā. Un, kā es parasti skaidroju, iemesls, kāpēc par mums nav pārāk daudz dzirdēts Latvijā, jo mēs darbojamies tieši šajā Eiropas līmenī, kur sociālās zinātnes ir gan augsts novērtēts, un mums ir sadarbības partneri praktiski visās Eiropas valstīs. Tas BSC kompetences jomas ir pirmā, protams, attīstība, lauku attīstība, reģionāla attīstība, joma, par kur visi lielā mērā kaut ko dara. Bet tā specifiskākā lieta, uz kuru mēs vairāk koncentrējamies pēdējā laikā un par kuru es vairāk arī runāšu vēlāk, ir ilgspējīga, urbāna, periurbāna un arī reģionāla, nacionāla lauksaimniecība, kā arī pārtikas ķēdes, pārtikas ķēžu saīsināšana, kā arī zināšanas un inovācijas, bez kurām, protams, nevar būt šī jauno ideju ieviešana, jauno ideju pārnešana, un kā mēs redzējām iepriekšējās prezentācijās, diezgan daudz cilvēku uzsvēra, ka šī zināšana pārnese ir liela daļa no tā, kas ikdienā institūtos tiek darīts. Tā, mēģinot sakomplektēt, ar ko tad mēs sadarbojamies šobrīd. Mēs, principā, sadarbojamies ar pētnieciskiem institūtiem visā Eiropā, un starp tiem, kas jau šodien tika pieminēta, Vāgeningene, Imri, Leuvena, tad tie ir tie, kas ir zināmākie Eiropā. Un, protams, mēs sadarbojamies ne tikai ar pētnieciskiem institūtiem, ir arī pašvaldību pārstāvi, ir arī privātais sektors, kā arī nevalstiskais sektors praktiķi. Attiecīgi šis sadarbības lauks mums ļoti plašs. Un līdzīgi arī Latvijā. Mums neliekot visus iespējamos logo, lai vienkārši šo slaidu nepārtaisīt pilnīgi piebāzt ar daudz krāsām, kā bija iepriekšējais. Es pieņemu, ka šie te pārstāv visus sektors. Ir privātais sektors, ir nevalstiskais sektors, ir pašvaldības, ir valsts pārvalde, un ir arī universitātes. Es tā šodien nākot uz šeit secināju, ka varbūt pietrūka šobrīd mēdī, bet es nezinu, cik viņiem tur būtu jābūt. Bet katrā ziņā, kā es redzat, mūsu sadarbība pieredze ir liela, sadarbojoties ar dažādiem sektoriem. Ja mēģinas parādīt, ko tad mēs līdz šim esam darījuši un kā to var praktiski pielietot, to mēģinot apkopot pēdējo pētījumu pieredzi, jo skaidrs, ka tas, ko mēs darījām pirms 20 gadiem, nav vairs tik svarīgi kā tas, ko mēs darām pirms 5 gadiem. Tad tās lietas ir ļoti praktiskas un taustāmas, un lai arī mēs saucamies par sociālajiem zinātniekiem, mēs mēģinām radīt pievienot vērtību, ko cilvēki varētu izmantot. Primāri, viens piemērs ļoti praktisks ir sadarbība ar konkrētu novadu, par kuru vēlāk tiks runāts mazliet plašāk, mēģinot izstrādāt novada ilgspējīgu pārtikas stratēģiju, iezīmējot dažādus aģentus, kas novadā strādā un kā tie var sanākt kopā un sadarboties. Integrēta augļkopība. Tad mēģinājums parādīt, kā zināšanas pārvietojās viena sektora ietvaros un kā to var veicināt, lai panāktu, ka šis sektors attīstās ātrāk. Īsās pārtikas ķēdes.
Es pieņemu, ka jūs visi zinat, kas ir īsās pārtikas ķēdes. Tas, ko mēs tie darām, mēs mēģinām salīdzināt, atrast, kā šīs ķēdes saīsināt un skatīties, kādi dažādi efekti var būt no saīsinātām vai no ķēžu pagarināšanās. Un atšķirībā no tāda klasiska pētījuma institūta, kas darbojas sociālajām zinātnēm, mēs darbojamies vairāk vērst uz šo te jauno paradigmu, ka zinātnieks arī iesaistās vēlāk implementēšanā, ieviešanā, kā rezultātā mēs līdzdarbojamies arī vēlāk, kad mūsu rezultātus kāds mēģina ieviest. Nedaudz precīzāk par tiem pētījumiem, kas mums pēdējā laikā ir bijuši. Vairums no tiem ir Eiropas Savienības ietvaru projekti, ietvaros veikt pētījumi, lieli, starptautiski salīdzinoši ar daudzām valstīm, daudzām iesaistītām pusēm. Šis ir viens no zināmākajiem. Foodlinks, kas tad mēģina saprast viena novada ietvaros, šajā gadījumā Tukuma novada, dažādus aģentus, kas ir iesaistīti pārtikas sistēmās un skatās, kādā veidā savienojot šos aģentus, veicinot ar viņiem zināšanu apmaiņu, mēs varam saīsināt ķēdes un veicināt ilgspējīgu lokālu pārtikas nodrošinājumu. Vēl ir ko darīt, bet šis projekts pēdējā prezentācija šim projektam būs samērā drīz, oktobrī, un mēs ceram, ka samērā drīz arī balstoties uz šo projektu tiks izstrādāt pašvaldību iepirkuma procedūru, kas orientēsies uz lokāliem produktiem. Es nedomāju tiešām, ka es tik ilgi runāju. Salinca, dažiem varbūt dzirdēts, darbojās tieši uz augļkopību, mēģinot saprast, kādā veidā stimulēt informācijas apmaiņu un kā zināšanas dažādās tīkla daļās veicina to, ka attīstās viss sektors. Superfood. Projekts, kas aplūko pilsētas reģionā, kādā veidā tiek organizētas pārtikas sistēmas un kā pārtikas ķēdi saīsināt. Glamour, kā jūs pamanījāt, mums ļoti skaisti nosaukumi. Superfood, Glamour, kas man pašam ļoti patīk. Salīdzina, kādas ir izmaksas garākām ķēdēm un īsākām ķēdēm, nevis tikai vēršoties uz ekonomiskiem ieguldījumiem, bet to, kas saucās arī ēnu cenas un cenas, kas paliek patērētājiem neredzamas. Nedaudz savādāk interpretējot, kādi tad ir galvenie šķēršļi Latvijā, kāpēc varbūt mēs neesam tik uzklausīti, kā varbūt mēs gribētos, kā mums gribētos. Mēs mēģinājām saprast, kur tad ir šo mūsu galvenie secinājumi pētījumos, kas ļauj runāt par to, kur problēmas ilgstošā pārtiks nodrošinājumā un ilgspējībā Latvijā. Un pirmais ir nepilnīga izpratne, rutīna, ka mēs esam pieraduši komunicēt ar tiem cilvēkiem un tiem institūtiem, ar kuriem mēs vienmēr esam darbojušies, stereotipi, kas ir nepietiekoši zināšanas, noslēgtība, kas vienkārši mums negribās runāt bieži vien. Es šo pārskanu ļoti ātri, un šim es pat neskriešu pāri, kas ir sociāla zinātnieku iespējamais pienesums jūsu ikdienas darbā. Bet es pieņemu no piemēriem, ko es sniedzu jums stāstot par mūsu līdzinējiem pētījumiem, jums aptuveni kļuva skaidrs, kā un kāpēc mēs varam jums palīdzēt. Paldies, un ja kādi jautājumi, droši 2 kontakti rakstiet jebkuram. Lieliski. Paldies, liels Miķelim Grīviņam no Baltijas studiju centra. Paldies.